Ko tu izvēlies, naudu vai kaut kādu realizācijas projektu? Viss kārtībā, nejūties vainīgs, ja tu ņem naudu, bet vienkārši zini to, ka realizācija vienmēr tev ilgtermiņā ienesīs vairāk naudas. Tāpēc, ka spēcīgi cilvēki zina, ja viņi darīs to, kas viņiem patīk, ja viņi darīs to atbilstoši pašvērtējumam, aiz mīlestības un cieņas pret sevi, tad viņiem vienmēr ienāks arī atbilstošais finanšu daudzums, kas nodrošinās viņu vajadzības. Cilvēki, kas liek uz naudu, eventuāli vienmēr būs kā izēja materiāls naudai, jo nauda ir tikai enerģijas apmaiņas līdzeklis. Un sanāk, cilvēks liek uz līdzekli, nevis uz savu galamērķi, nevis uz savu pieredzi. Un tās vienmēr būs īstermiņa baudas un eventuāli nav piepildījuma sajūta. Tāpēc mums jāizkārto mūsu realizācija tā, lai tā dot finansiāli arī atgrieznisko saiti pietiekamā daudzumā, tā kā mums tas noslēdzās visas mūsu vajadzības un vēlmes. Tāpēc mums būs 3 nodarbības tiešraidē, kas sākās 4. jūnijā, un tas būs par pašvērtējumu, jeb savu iekšējo rangu celšanu, savu iekšējo paša vērtējumu, iekšējo vērtības sajūtu celšanu. Otrs būs par finanšu pratību, par naudas pratību, par tiem hekiem, ko cilvēki nezina, kas tur viņas nabadzībā. Un trešais būs par partnerattiecībām un kā tas ietekmē finanšu daudzumu. Un kādā veidā tu caur partnerattiecībām var izkārtot enerģētiku, lai pārticība vairotos ģimenē. Tāpēc zemāk tu atradīsi linku vai arī augšā profilā linku uz mājaslapu, izlasi vairāk. Šis ir ļoti teikti dziļais kurs, šis nav vienkārši garām ejot, paskatīšos, kas jums tur interesants. Šis ir cilvēkiem, kuri nopietni grib sakārtot savu šo te realizācijas jautājumu, saprast to, kas viņus patiešām piepilda un kādā veidā viņi var saņemt arī adekvātu enerģijas apmaiņu naudas izteiksmē. Tā kā uzzini vairāk saitē un tiekamies iekšā.